Tā, analizējot jau vairāk kā 6000 rokrakstu, esmu pamanījusi tādas 3 raksturīgākās iezīmes, kas ļoti bieži atkārtojās. Tur es parādīšu rokrakstu, kā tas ir, kas atkārtojas, un varbūt arī tavā rokrakstā ir kāda no šīm iezīmēm. Savukārt, ja gribi veikt pilno rokrakstu analīzi, droši piesakies pie manis, ieraksti komentārā vai uzraksti man vai ienāc mājaslapā. Tātad viena no interesantām īpašībām ir, piemēram, cilvēks lieliski pielāgojas apstākļiem. Tie ir burti, kuriem apakšā visiem ir lociņš. Viņi pielāgojās, adaptējās, viņi pamaina savu viedokli, ja vajag. No vienas puses tādi ļoti elastīgi cilvēki, bet bieži vien rokrakstā mazais e-burts ir šāds. Ļoti, ļoti šaurs, bez cilpas, un tas nozīmē spīdus un nespēja ieklausīties citos. No vienas puses šie cilvēki maina savu viedokli, no otras puses viņi nevienu citu īsti nemaz nedzird. Savā ziņā, jā, lai kaut kā droši vien pasargātu sevi, lai visiem tiem vējiem līdzi nešūpotos, bet tas ir tāds interesants salikums. Otra lieta ir interesanta, ka ir cilvēki ar gana pazeminātu pašvērtējumu, bailēm kļūdīties. Ja, cilpa TD burtā, zems pašvērtējums tajā burtā, bet veiksmīgi daudz sasniedz līderi un vadītāji. Kāpēc? Jo viņu mazais B burts ir garš, arī šādi varbūt tā ir drosme un ambīcijas. Viņu F burts ir vēl garāks, tā ir līderība, un par spīti tam, ka ir visādi bailes un viss kaut kas, kompleksi tik un tā iet un dara dēļ šiem burtiem. Vēl viena interesanta iezīme - cilvēki, kuri ir super labsirdīgi, nespēja citiem pateikt nē, šitādi apaļi S burtiņi, kaut kur upurīti arī pasēž, ja, šī garā kājiņa. Atkal jau zemais pašvērtējums, bailes no kritikas. Šie cilvēki man jautā, ko tu sliktu par mani vari pateikt? Jo tikai labo esmu pateikusi, bet es esmu pateikusi visas šīs lietas. Kādēļ? Tā, jo viņi grib atrast sevī slikto, lai varētu kļūt vēl labāki citiem, lai viņu vērtība kaut kā augtu. Un tad es viņiem stāstu, ka padomājiet, ja jūs pret sev mīļu cilvēku izturētos tā kā pret sevi, noniecinātu, teiktu, ka tu neko nevari, tev vienmēr ir jāpiekrīt citiem, tu nedrīksti kļūdīties, tev vienmēr jābūt perfektam, vai tā būtu mīlestības pilna izpausme, vai tas būtu labi. Un tad cilvēks saka, jā, tas nebūtu labi. Tātad es saku, arī pret sevi nevar slikti izturēties, un arī tā ir sliktā lieta, kas ir jāņem vērā un ko var mainīt.